pa šito ceļu apmēram pusstundu brauc uz vienu galu un pusstundu atpakaļ, es nezinu, cik tas varētu būt parūkaļ līdz 7 km, 10 km. Nezinu, neesmu tā riktīvi piefiksējis, neesmu uzņēmis. Skatās jokaini uz manis, vai tik kājā nekūs. Nē. Tagad viņam aste vairāk tricē nekā man. Man draugi stāstīja, ka pa šito ceļu, ja es vēl tālāk braukšu, tad būšot kāds bagātos rajons. Nezinu, vēl tik tālu neesmu aizbraucis, bet, nu, tā reizē, ja būs gribēšana tālu braukt, tad arī aizbrauks. Tad arī taupīt. Un tagad labu laiku tāds pa mežu sanāk braukt. Es pat nezinu, varbūt neinteresanti jums būs. Bet es neesmu pieredzis, kā tos video var uztaisīt īsākus vai apgriezt tos gabalus. Tā ka nāksies skatīties visā garumā. Varbūt pa vidam kaut kas interesants notiek. Varbūt dairis uz acīm noliks. Kas viņu zina? Jā, nu par tīrību, kārtību nav jau nekas īpaši labais. Ir daudz kur piemusurots. Protams, viņa tā īpaši neredz, bet, nu, vispār parkos un nav īpaši lielā tīrība. Ir zemes, kur ir tīrāk. Es domāju, arī tāda kā Latvijā vairāk uzkopu visu. Vēl kāds sportists aizskrē. Kas vēl te viņiem ir tie elektrības stabi. Mums jau sen viņi Eiropā visi laikam novākt ir, redz, kur vēl kāds ir, bet te visur uz ielām tie stabi ir ar tām drātiem. Kas, nu, es teikšu, izskatās diezgan briesmīgi. Kā tā skrieta pa laidamām. Tā kautrējās nesko meitene. Godīgi sakot, es jau pats pietus tas notiek, kas ir šodien. Jā, īstenībā kasts arī tagad kaut kā 30 grādi. Parasti es vēlāk braucu. Parasti braucu kaut kādiem 8 vakarā, tagad tikai uz 4. Kas tev? Putni arī smuki ir. Pirmajā dienā prasīju, kas tad tie papagaiņi ir vai kas. Viņi saka, nē, es neatceros, kāda tas nosmums, bet tādi tiešām smuki sarkani tādi. Jā, kaut kas līdzīgs papagaiņiem, bet tādi ne īpaši lielās kā strases. Tādi ir, nu, smuki putniņi. Un tad vēl esot tādi paši līdzīgi zili. Bet man jau es viņu sauc par papagaļu. Un tad vēl no putniņiem, ko es redzēju, te ir smuki tādi maziņi, es nezinu, varbūt tiek kanārija putniņi vai kā. Tā nejausmas. Bet tā, ka viņš, piemēram, lido, viņš kā spāri, tie spāni, viņam boļ ātri kustās, ja viņš tā apstājas kā spāri, tad viņš palido atkal sāni, vēl kaut. Paspēšu pabraukt, nepaspēšu. Ka reiz baltais deg, paspēsim. Nu, kas tu viņš?
Labi, ka ūdeni paņēmu līdzi. Un vaļos visiem. Kas tad ir? Ice Mountain. Ui, man ir ķēde pārlāca. Kā jau es teicu, ka pretim brauc arī viens skrituļotājs. Gan jau viņam arī nav karsti. Skrituļotāji arī redzam forši, bet nu, es esmu ātri kājas piekust skrituļošanu, labāk ar velosipēdu. Tālāk var aizbraukt. Ātrāk aizbēgt. jā, kāds man aizdzīsies pakaļ. Bet, nu, nedomāju, ka tā būs. Un sporta zālē Melnos īstenībā ļoti maz redzēju. Lielākā daļa cilvēki bija baltie, varbūt, kad 10-15 varbūt melnie bija. Nebija daudz. Un šitien arī, cik es esmu šito ceļu braucis, tad te melnos ir samērā maz. Ir pa kādam, bet, nu, reti. Nu, kas tas ir, ka man šodien galīgi kiškā neturojas. Tāds kā saguris esmu. Tur jau izskatās, ka kaulu kambars ir nīts. Redz, kāds gārā vien malu šeit tāds ciets salikts ir, kad ceļa malu. Es nezinu, kāpēc tā, lai vieglāk iztīrīt rūtojas. Nav nejausmas. Ja jūs redzat. Atpakaļ braucot noteikti vairs nefilmēšu. Nebūs jau interesanti vairs to pašu skatīties. Bet es vēl aizbrauksim līdz kādam gala punktam. Te jau īstenībā nav tālu vairs. Kādas 2-3 minūšu brauciens un kaut kas jau mainīsies. Izskatās, ka priekšā ceļa remonts ir. Tas jau bija. Bedri taisa viņi. Laikam nevar sataisīt. Materiāli pietrūkst. Jā, nu, veikalos, kad noskaties, ka te melnie strādnieki ir, tad viņi samērā tiešām sliņķi. Es nezinu, cik viņam maksā vispār, bet, nu, nedomāju, ka daudz. Bet, nu, katrs strādā kā grib un katrs pelna kā grib. Katrs dzīvo kā grib. Neviens viņam nevar liekt. Negribu nestrādā. Kur arī redzat mežā vidū stabiet, elektrības līnijas. Un kas tad vienu bedri nevar aiztaisīt? Gan jau melnie strādāt. Oi, kaut kāda šmuka meitenīte pretim. Izskatās sportisku figūru. Vai gan nopietnāk tik nasmaida. Tā liekas, tūlīt jau mežs beigsies.
domāju. Jā, tie amerikāņi jau nevar padomāt, ka jums tagad murmastīnā video parādīs. Murmastīnīši skatīsies caur YouTube. Bet, nu, jau mokši mani puši kādreiz parādījuši tur. Vēlams vēl to mēs šī izskatās. Kas tiem ir daudz privātu māju, nav tādu daudz stāvu vai ka, nu, ka vairāku dzīvokļu. Pārsvarā viss ir privātā māja, viena ģimene dzīvo iekšā. Uzmaz manā apriņķī, cik es zinu. Pareiz pilsētas centrā tur jau ir arī lielos mājas. Gan arī tu kādreiz parādīšu video.